Labvakar, mēs sākam mūsu Bībeles stundu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mēs šo iesāksim lasot visi kopā Dieva vārdus no Pravieša Jesajas grāmatas 35. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Tas būs galvenais šīs dienas temats. Un pēc tam visi kopā lūksim Dievu. Priecāsies tuksnis un izkautusī nora, klajums līksmos un ziedēs kā puķa lauks. Tie ziedēs un līksmos priekā un ar gavilēm. Tiem ir dota Libāna godība, Karmela kalna košums un Sāronas līdzenuma glītums. Tie redzēs tā kunga godību mūsu Dieva jaukumu. Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus, ļodzīgos ceļus. Sakait izmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstieties. Redziet, te ir jūsu Dievs. Atriebība nāk un Dieva atmaksa. Viņš pats nāk un jūs izglābs. Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēli gavilēs, jo ūdens izver tuksnesī un strauti izkautušā klajumā, un svalošā smilts taps par ezeru un izkautusī zem par ūdens avotu, kur agrāk mājoja šakāļi, tur augs zāli un niedrs, un tur būs līdzens ceļš, ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstie tur nespers savu kāju, tas ir viņa tautas ceļš, drošs ceļš, pat neprašas nevar apmaldīties. Tur nebūs lauvu un plēsīgu zvēru, bet atsabinātie pa to staigās. Tā kunga atsabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks Ciānā. Mūžīgs prieks staros pār viņu galvām, prieks un līksmība pildīs viņu sirdis. Skumjas un bēdas aizies tiem secena. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo Bībeles stundu, mēs pateicamies Tev par Tavu svēto vārdu. Mēs Tev lūdzamies, ka Tu mums ar vienu ļauj svētajos rakstos atpazīt Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, visas pasaules pestītāju. Tas, kurš ir atdarījis akliem acis uz Tavu svēto patiesību, uz Tavu vārdu, kas mūs visus glābi, un īpaši uz Kristus evaņģēliju, caur kuru mums ir ticība, caur kuru mēs saņemam arī grēka piedošanu un mūžīgu dzīvību, Tavu mīļā dēla Jēzus Kristus vārdā un viņa nopelnā. Āmen. Tad 35. nodaļa viņa ir īsa samērā, toties tur pretēji 34. nodaļai, kurā mēs atceramies iepriekšējo reizi, tika pasludināts sods visai pasaulē un konkrēti ar dažām kaimiņu tautai, kā piemēram Moabam. Mēs varam īsumā to apskatīties. Jā, tātad debes pulks iznīks, līķu uz ielas, kalni pārplūst ar asinīm, kungam ir dusmas pret visām tautām un aiz pret visu viņu pulku. Viņš ir tās nodevis iznīcināšanai un nolēmis nokaušanai. Tātad šīs pēdējās laiku zīmes, kurā tātad arī Dievs nostājās pret visas pasaules bezdievību, pret tautu pulcēšanos, pret to kungu un viņu svaidītu. Atcerēsimies, tur tika pieminēta arī Jeruzaleme, par kuru rakstīts arī atklāsmes grāmatā, ka pēdējais sātana un pasaules tautu un aiz vērsīsies pret Izraēlu un pret Jeruzalemi, un tad tas kungs nāks, lai viņus pilnībā nokautu visus, un tātad notiks arī Izraēla pilnīgā pestīšana. Lūk, un tad nāk arī, kā mēs redzam 4. pantā, debesu pulks iznīks, tātad zvaigznes, Dievs satricinās debesis bardzības dienās, mēs redzam Dievu vārdus. Nu, lūk, tātad mans zobens būs iededzies līdz apreibumam. Tātad 34. nodaļa ir par Dieva sodu, par tautu bezdievību. Nu, un pretēji tātad 35. nodaļa, kā arī nodalīja arī šie nodaļu veidotāji, nodalīja, lai parādītu tīru kontrastu tātad. Iepriekšējā laikā tātad tur ir dažādi tūkstneša dzīvnieki, tur ir ērgļi un čūskas olas perēs un šakāļi, tātad meža vilki, tie ir šakāļi visticamāk, tie kaucēji saucamie, jā, visi sapulcēsies un ka tam tātad viņi paturēs to zemi, bet tad, kad nāks kungs Kristus, tātad 35. nodaļā notiks kaut kas cits, notiks milzīgas pārvērtības, tātad tas kungs atjaunos zemes virsu arī attiecīgi pēc savas atnākšanas. Nu, lūk, tātad poetiskā veidā tiek parādīts tātad, kā tas izskatīsies un kāpēc šeit poetiskā, tāpēc, ka poēzija tiek daudz izmantot pravieša darbos. Ne, protams, mūsu poēzija, priekš mums tā vēl joprojām ir proza, bet ebreju valodā tātad ir daudz poēzijas pravieša darbos attiecīgi. Un šiem iemeslu dēļ Bībeles pētnieki runā par to, ka tātad
ka ir grūti saprast, kurš ir tātad burtiskais dzejā un kurš ir alegoriskais dzejā. Jūs saprotat, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas ir burtisks un kas ir alegorisks. Un jautājums, kā mēs kristieši to varam zināt, un atbildi ir diezgan vienkārši, kur apustuļi, kas ir svētā gara svētīt un piepildīt, runā par to, ka tas ir kaut kas burtisks, kas piepildās, tad mēs piekrītam viņu interpretācijai. Kāpēc? Jo Kristus viņus izredzējis, debes tēvs viņus izredzējis, viņa interpretācija ir pareiza. Tur, kur kāds mēģina ielikt iekšā kaut ko, un šī apustuļu interpretācijā kaut ko citu, mēs no tā atsakamies, no šādas interpretācijas. Savukārt daudz citas lietas, protams, mēs varam teikt, jā, vai mēs tiešām būs Libānas godība priekš tā laika, kad kungs Kristus atgriezies, vai tad nebūs labāk par Libānu, ja mūsdienās jau Libāna nav nekāda godība vispār. Tas ir viens posts un izmisums, kas tur ir Libānā. Jā, bet tādā laikā, kad pravietis to rakstīja, Libāna vēl bija valsts, kas nebija izpostīta. Tātad kalni, meži, Libānas ciedri, Libānā attiecīgi ir šīs Sidona, Tīra, šīs bagātās pilsētas, kuras palasot nedaudz par vēsturi, par asīriešu uzbrukumu uz Kanānas zemēm attiecīgi un uz visām tautām, kas tur dzīvo. Ne jau tikai Izraels un ne tikai Jūda bija uzbrukuma mērķi, tāpēc, ka izrādās, ka kaut kādu iemeslu dēļ visā Asīrijas impērijā dažādās vietās cilvēki sacēlās pret Asīrijas nežēlīgo virsvadību, un ne tikai šis ķēniņš Hezekija, par kuru mēs 36. nodaļā lasīsim, bija tas, kas sadumpojās pret Sanheribu, pret Asīrijas ķēniņu, bet arī daudzi citi ķēniņi sadumpojās, jo viņi domāja, ja mēs esam lielā skaitā un visi reizē sadumpojamies, tad viss ir kārtībā. Protams, viena lieta viņi nesapratu, ka, ja tu sadumpojies, lielā daudzumā tas ir labi, bet tad viņi visiem ir kopā jāvienojās, jo centrālā valsts tad viņus pa vienam ņems priekšā, kā arī notiks starp citu. Nevar visi sadumpoties maziem ir jāapvienojās. Jā, reizē ar sadumpošanos. Un jāiet palīgā viens otram, nevar teikt, manēji aizsargās tikai manu zemi, jā, es neiešu palīgā tam. Savienība ar to arī pastāv. Mazo valsts savienība, gluži kā NATO, jā, visi iet palīgā visiem. Pat Portugāli, kaut arī viņi cik 1000 kilometrus atrodas no šejienes, viņi ies palīgā, ja vajadzīgs. Ja kāds uzbruks Portugālē, kāda berberi pirāta atkal parādīsies Āfrikā, jā, ies palīgā latvieši un somi un tā tālāk, lai pilnīgi tur cita klimata josla, pilnīgi viss cits, jā, visi iet par visiem, savādāk maziem dumpoties nav jēga nekāda. Un tā notika ar visām tām mazajām ķēniņu valstīm, kuras tajos laikos ķēniņu valstis bija vasaļu ķēniņu valstis. Jo atšķirībā no šī Putina un daudziem citiem imperatoriem, kuriem patika, ka viņi būtu vienīgie ķēniņi, bet tajos laikos ķēniņiem patika, ka viņi nav vienkārši ķēniņi, bet viņi ir ķēniņu ķēniņš. Šis tituls viņam bija ļoti pievilcīgs, ķēniņu ķēniņš. Un tāpēc viņi nekad nelikvidēja tajās ieņemtajās zemēs ķēniņu iekārtu. Viņi iecēla sev uzticīgu ķēniņu, kas maksās nodevu, tātad viņam ir kronis, viņš valda, bet viņš nodevas sūta, un plus arī savu karaspēku kara gadījumā, jā, sūta palīgā tātad centrālajai varai attiecīgi. Un tad Sanheribs, piemēram, ir, vai Sargons tur bija, jā, iepriekš pirms Sanheriba, tad viņš ir ķēniņu ķēniņš. Nu, kāds tituls brīnišķīgs, vai ne? Redziet, tas ir izdevīgi. Viņiem ne administrēt vajag, ne kaut ko tur pārvaldīt. Tur tie vietējie, zinot vietējos, visu nodara un tam ķēniņiem tik samaksā. Ir iespējams, ja Padomju Savienība vai Krievijas impērija būtu tieši tāda pati, jā, iespējams daudz nemaz nesaceltos. Nu, kāda problēma, taču jebkurā gadījumā mēs maksājam nodevas centrālajai varai kaut kādas, jā, ir attiecīgi. Un kāda tur būtu problēma, teiksim, maksāt kaut kādas nodevas attiecīgi, bet tev paliek visa tava iekārta, tev paliek visa tava reliģija, jā, tev neuzspiež savu reliģiju virsū, jā, attiecīgi, bet viss ir tikai naudas un resursu dēļ. Problēma, kad grib mainīt ideoloģisku iekārtu, kā piemēram Krievija grib, lai Ukraina tiek pavisam likvidēta. Nu, tur pat nevar piekrist daudz krievalodīgi Ukraiņi priekš tā, jā, jo viņi taču zina, kāds notiek tādā Krievijā. Jā, viņi tomēr grib palikt pie Ukraiņu kārtības, kaut arī tā nav ideāli, bet Krievijai vēl sliktāk ir. Jā.
tur interesanti, kā bet arī tajos laikos, redziet, mēs redzam, ka tie ķēniņi vēlējās šo savu neatkarību un savu autoritāti. Viņi tā gluži negribēja dalīt šo autoritāti, ka man pakļauj kāds augstāks. Viņiem tas bija, kā lai saka, apkaunojums zināmā mērā. Un, ziniet, cilvēku lepnumam ir tā fakts, ja tu esi ieņēmis kaut ko galvā, ka kaut kas tevi apkauno, tas bieži vien arī notiek, protams. Jā, tas arī bieži vien notiek, jā. Un iedomāsimies, ja Jēzus Kristus, ja viņš būtu uzskatīt, ka krusts ir nepanesams apkaunojums, tevi tur izģēra visu priekšā, ja? Tevi tur pienaglo, ja? Tevi apspļauda, jo tad cilvēki darīja visu, ko tu taču esi nav notiesāts. Tu neko vairs nevarēsi izdarīt, man es tev varu spļaut, cik uziet, es tev sit, cik uziet. Tu man nekad neatmaksāsi pretī ar ļaunu. Tāpēc viņi tā uzvedās toreiz. Viņi zināja, ka Jēzus, tāpēc, ka viņi domāja, ka Jēzus necelsies augšā, ja? Ka viņš mirs, ka viņam var darīt visu, ko grib, faktiski. Apkaunot viņu dažādā veidā. Bet kungs Kristus, jā, kur rakstīts, viņš nebēdāja par kaunu, jo viņš zināja, kas priekšā gaidāms. Tur rakstīts, sagaidāmā prieka dēļ, viņš par kaunu nebēdāja. Kaut arī Jēzum kā patiesam Dievam bija tiesības apvainoties uz cilvēkiem. Kam tad citam ne viņam, jā? Sāksim ar to, viņš ir Dievs un radītājs un kungs, jā. Otrs, viņš ir nevainīgs, viņš savā dzīvē neizdarīja nevienu grēku. Tāda jautājums, kāpēc tā uzvesties pret viņu, jā. Viņš ir nācis viņus glābt, un ko viņa dara? Jā. Paldies Dievam, tomēr tā, ka Dievs arī spēja būt pazemīgs, ka pazemība nav tikai īpašība, kas tiek piešķirta cilvēkam, jā, un kas Dievam nebūtu. Jā, Dievs arī būtu spēja pazemīgs. Tātad pateicoties viņa pazemībai, jā, tātad mēs tikam izglābti. Un tātad priecāsies tuksnes izkaltusī nori, skatāmies jau tad šos vārdus. Es jau esmu atzīmējis, ievērosim, kad jau iepriekš, kad mēs lasījām iepriekšējās nodaļas, Jesajas grāmatas 30. nodaļa, tas, ka tur angļu valodā rakstīts, tas ir tāpēc, ka, ja es uzrakstu latviešu valodā, teksts nevar pārlikt ātri, tā kā tagad tas notiek, redziet, jā. Tāpēc atstāja, bet tas ir pravieša Jesajas grāmata, 30. nodaļa, 23. pantas. Tad, kad kungs nāk atkal valdīt par Izraēlu laiku beigās, viņš saka, kas ir viņa labvēlības zīme Izraēlam, kā jau tas bauslībā teikts, kad atkal šī ekoloģija, šīs pārtikas iegūšana, slimības vairs nebūs un tā tālāk, tas ir kā zīme, ja, lai Izraēls zina, kas tad notiks. Ja. Tad saskaņā ar bauslību, tātad, ja viņi atgriezīsies un kungs viņus apžēlos, tātad viņš jau dos sējumam tīrumā, ja tāda lieta un maize un lauku raža būs un tā tālāk. Tātad izpostītā daba tiek atjaunota. Karotāji bieži vien iebruka zemēs, ne jau tikai vien, lai pakļautu viņu ķēniņus, viņu karaspēkus un sākt maksāt nodevas, bet citreiz viņi to darīja, lai novājinātu cilvēkus un īpaši, lai piespiestu viņus pārcelties uz citu dzīves vietu, tātad trimdu, jā. Un ka viņi labprātīgi to darītu, ko viņi darīja, viņi ņēma un papostīja tīrumus, papostīja laukus, un tad, ziniet, nākamajā gadā nav ēdamā, ja? Nav sējas. Un cilvēki jau gandrīz jāsaka, viņi ir tādi izmisumi priekšā, ja? Viņiem pasaka, tu zini, tu vari pārcelties uz to manas impērijas apgabalu, tur tādi paši lauki ir skaisti, ja? Tur ir tāpat vīna dārzi, viss ir, ja? Saku, un tur viss ir iekopts, tikai ej un tur strādā, jā, un pelni, kā saka, sev naudiņu, jā, un dzer savu vīnu, un ēd savu maizīti, jā. Vispāries tādu vilinājumu tādu uztais. Tas ir līdzīgi, kā Krievi iebrūkt Ukrainā, sabombardēja pilsētas, un tad piedāvā, ka var uz pilsētu, uz Krieviju braukt. Protams, tur nav nekādas ne vīna dārs un nekādas maizes lauks, tur ir tālie austrumi, Magadāni un tā tālāk, un aizsūta tos krievalodīgos ukraiņus aizsūta uz turieni attiecīgi, un tie stipri pieveļās, jā. Protams, ja viņi stipri mīl Putinu, viņi ir priecīgi par to arī, jā. Bet, jebkurā gadījumā, šis Sanheribs, viņš ar tādu politiku arī nāca. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ja, ka arī šis apsolījums, ka tiks atjaunota, ja, šī daba izpostītā, ka tas attiecās arī tieši uz to pašu laiku, tad, kad Dievs saka, es jūs izglābšu no Sanheriba rokas attiecīgi, un šie postījumi, ko viņš ir izdarījis savu karaspēku, ja es to atjaunošu. Bībeles to vēsturnieki, viņi saka, ka tā tas arī notika, tur diezgan labi atjaunojās tas viss. Kaut gan tas beigas nav nemazam tik, kā mēs varam teikt, tik ļoti viennozīmīgas. Tātad eņģelis tur iejaucās, Asīrijas karaspēks aizgāja projām, un tagad brīvā jūdu tauta dzīvo tur. To, ko noklusēja Bībele,
Ir zināms to, ka tas Hezekija tomēr bija spiests parakstīt atkal līgumu ar Asīrijas ķēniņu. Jo acīm redzot, viņš tā padomāja, ka vēl vienu uzbrukumu viņš neuzturēs, jo, lai arī viņš bija dievbijīgs cilvēks, bet viņam tās ticības nebija priekš otrās reizes, varētu teikt tā. Un tagad viss jau bija beidzies, viņš vienkārši esot sūtījis sūtņus un pateicis, līkstam mieru atkal. Varbūt Dievs viņam tā lika darīt, viņš pajautāja, ko man tā. Bībele to nesaka, bet laicīgie dokumenti tikai konstatē, kas tur ir noticis, ir attiecīgi. Jā. Tātad atjaunošana, ja saistīts ar Dievu labvēlību, īpaši Izraēla atjaunošana. Un mēs skatāmies, ka pretēji aprakstītajiem, jā, tātad 30, lasam iepriekšējās nodaļā, 33, ka zeme sēro nīkst, ka tā kunga dusmība nāk, tātad viņa sots pār Izraēlu, tad Libāna stāv nokaunējusies, tur nekādas godības nav. Šī ir rakstījis Libānas godību, skatāmies, jā, bet 33. nodaļā no kauns Libānas, jā, attiecīgi, jā. Šāronas ielē, jā, kurai vajadzētu būt jaukumam, līdzenumam, jā, Šāronas līdzenums šeit pieminēts ielē, ir kā tuksnesis, jā, bet šeit savukārt, jā, tiek runāts glītums, jā. Tātad ir kontrasti, tiek izmantot arī šī pravietojuma pierakstos. Mēs īsti nezinām, kā šos pravietojuma pierakstus veica, kā viņus sakompilē kopā, vai pravietis tiešām, kā grāmatā rakstīs chronoloģiski, tā redzēja tos redzējumus, jā. Mums nav ne jausmas pilnīgi, jā, kā tas ir bijis. Ir iespējams, jā, ka šie ir pierakstīti ar atsevišķos brīžos. Nu, kā tas notiek, ka praviešiem nāk viņam svētais gars, kaut ko pasaka, rakstvedis kaut ko pierakstīja attiecīgi, jā. Un jautājums, kurš tos ruļus liek pareizā kārtībā tagad? Jā. Teiksim, tur, kur mēs redzam chronoloģisku notikumu, piemēram 36. nodaļu un 37. Tur mēs saprotam, tas ir, to arī apstiprina, teiksim, arī laiku grāmatas, kroniku grāmatas, ķēniņu grāmatas to apstiprina attiecīgi. To mēs saprotam, to ir chronoloģija, bet vai mēs, teiksim, to spējam noteikt tajos pravietojumos chronoloģiju? Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Es domāju, ka visi teologi ar to cīnās, jā, nu, ja viņi uzdod jautājumu sev, vai tiešām tas rakstīs ir chronoloģiski, viss, viņiem ir grūti atbildēt ar noteikti 100%, ka visas praviešu iesaistas vietas ir radušās chronoloģiskos pravietojumus. Iesākums, jā, ka tas kungs aicināja pravietu Jesaju vai Jeremiju, tur varētu teikt, nu jā, ok, labs sākums ir saprotams, tie ir pirmie ruļļi, kas tur ir, bet kā pārējie tika kārtoti? Attiecīgi, jā, nu, kāds teiks, bet var jau tā uzticēties, ka kā nu ir tā grāmata, tā ir. Un es arī teikšu, jā, tā arī droši vien ir jādara, jo mums nav jau citas iespējas. Jā, tāpēc mēs vienkārši uzticamies, kā tas pie mums ir nonācis. Un citreiz arī Bībele pati paskaidro visu. Viņa citās Bībeles grāmatās dažkārt šī chronoloģija arī tiek parādīta, kas arī ir neko labi. Tātad, te mēs redzam, Libāna ir godība, tiem ir dota Libāna godība, Karmela kalnu košums, tātad, kur iepriekš Libāna, Karmela un Šārona bija postā, šeit viss ir, tiek pateikts, bet tas būs kā šādā veidā, jā. Un acīm redzot, jā, ka tās tas, viņš liek klausītājiem, savu Dievu vārdu klausītājiem, ka viņš sludina tajā laikā, viņš liekāši liek iztēloties, kā viņi redz. Viņi redz, ka Libānā šie meži, šie kalni, kas tur ir, jā, tie koki milzīgie, jā, no kuriem kuģus tais un būvē tempļus un tā tālāk un smalkas mājas, jā, ka tas ir tāds, nu, kaut kas tāds monumentāls, jā. Jo atcerēsimies, ka vārds godība nav nevienmēr, ka tas ir zelts, ka tur ir tā tālāk, bet tas ir kaut kas tāds varens, stiprs, skaists, jā, ka tas ietver ar šo vārdu arī godība attiecīgi. Tātad, jā, Libānas, jā. Karmela kalna košums, tātad visi šie augļu dārzi, jā, Šāronas līdzenums, kurš ir auglīgs, kur labīgi griezdamās auga, jā, kur skaistas puķes tiek audzētas un aug laukos attiecīgi, jā. Tur Šāronas roze, Šāronas lilija, tur īsti neviens nezina, kas tā pa puķi domāt ir, daži tulko roze, citi tulko lilija, jā, attiecīgi. Nu, nav tik svarīgs, tur ir domāt kāda skaista zieds, acīm redzot, jo visticamāk, ka pravietis nekad nebūtu pieminējis, jā, kaut ko tādu, nu, jo viņš taču Dievu vārdus sludina, vai arī no nākotni, ko viņš redz, viņš nekad neteiks kaut ko tādu nenozīmīgu. Nu, ne jau par āboleņu viņš runāja lapām, jā, noteikti par kādu košu ziedu, jā.
Nu, tad cilvēki domā, nu, kas tad līdzumā ir par ziediem. Roze tā varētu būt, tā var būt tā mežonīgā lilija, kas aug attiecīgi. Nu, tā viņi ietulko dažādos tulkojumos. Un šeit savukārt puķu lauks, jā. Citos tulkumos rakstīs ziedu lauks. To, ko es taku ziedu, rožu lauks. Jā. Invazīvās rozes, jā. Jā. Un ziedēs līksmos priekā un ar gavilēm, un tad šis otrais, protams, jau norāda to, ka, jā, kad acīm redzot, ziedēs un līksmos priekā un gavilēm, nu tas ir dzeiskums, kā jūs saprot, jā, klajums līksmos, jā, zieda līksmos. Tāpēc jau viņi saka, tas ir iespējams par to, kā zeme atjaunojās pēc Sankarība iebrukuma, kad iestājās miera laiks, jā, un otrs, jā, tad, kad nāks kungs, jā, lai pārņemtu pilnīgu valdīšanu pār pasauli, jā, tad arī visa zeme tiks pārmainīta, jā, nevelti mēs ticības apliecībā sakam apostuliskajā, jā, ko es nesēju apostuliskā Nikais, jā, nākamajā pasaulē, kas nāk, jā, tā tad mēs gaidām uz dzīvošanu nākamajā pasaulē, kas nāk. Attiecīgi, nu tā jaunā pasaule, tā ir tātad Dieva izveidot, un tātad daudz teologu uzskata, ka tieši tas par to tiek runāts, jā, attiecīgi arī šo laiku. Bet atgādināšu vēlreiz un vēlreiz, ļoti daudziem teologiem viņi redz, ka vecajā derībā šie pravietojumi ir vismaz divkārši. Jā, divkārši uz tuvāko nākotni un uz tālāko nākotni. Jā, uz tuvāko un tālāko nākotni. Tāpēc arī šāda interpretācija nav nepareiza, jo mēs varam atrast, ka kaut kas piepildās tajā lietā. Kaut vai, piemēram, nākamie, kur par aklajiem, kurlajiem un tizliem tiek runāts, arī attiecīgi. Tā, nu, un tie redzēs tā kungu godību mūsu Dieva jaukumu, jā, tātad tie redzēs. Dieva vārdos rakstīts, ka svētīgi sirdī šķīstie, jo tie Dievu redzēs attiecīgi. Nu, tātad ne visi tā kunga kalnā var kāpt, jā, tam jābūt šķīstai sirdī, šķīstām rokām, un te sākās cilvēces problēma, jā, ka mums vajadzīgs ir pestītājs, mums vajadzīgs ir izpircējs, jo nevienam cilvēkam nav šķīstas sirds, un šķīstas rokas nav nevienam, jā. Bet, lai skatītu, jābūt ir, jā. Tātad ir nepieciešams pestītājs. Un viņš arī starp citu tiek arī pieminēts, jā. Arī šeit šī rakstu vietā pestītājs, kaut gan latviešu valodā nemazam neizskan, ka tur būtu pestītājs, bet, kad zina ebreju valodas nozīmi, ko nozīmē izpirktais, jā, izpirktie, tad šis vārds nozīmē, ka, ja ir izpirktais, tad jābūt ir kādam, kas viņu izpērka. Šī vārda nozīme ir burtiski ir tāda, ja, ka kāds viņus ir izpircis. Ja. Tātad tālāk mēs redzam, ja stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus. Šie vārdi par ļodzīgiem ceļiem, viņi bieži nav atkārtojušies, bet dažās bībeles vietās viņi ir. Un tātad, no kurienes tie ļodzīgie ceļi varētu būt? Tātad nedaudz paskatījos, jā. Tātad Ījabs, mēs jau Ījab grāmatu studējām. Tātad, jā, ir slimības, jā, kuras rada problēmas ceļiem, kā nevar noturēties cilvēks. Vēršoties pie slimību speciālistiem, ir zināms, ka tajos tuvajos austrumos arī iepriekšējos gadsimtos īpaši bija izplatīta šī slābeno ceļu problēma, kas būtībā ir tās apakšējo muskuļu, es precīzi nepateikšu, bet apakšstilbu tātad, jā, muskuļu izdēdēšana. Kā tā? Nu, tā viņiem notiek, un viņi kļūst tik vāja, ja, kad cilvēkiem vairs kājas neturās un sāk ceļu ļodzīties. Bet, izdēdēšana, ja cilvēks pietiekoši daudz staigā, viņš jau to muskuli trenē, un tas mums varētu tā pie datora sēžot notikt. Ja muskulis tiek nemitīgi pārslogots, viņam muskuļu šķiedras iet bojā, un muskulis arī paliek plāns. Jā, jā. Bet viņi runā par konkrētu slimību. Turpat bija nosaukt viņa latīniskais nosaukums, bet es domāju, ka mums tas nav tik svarīgi. Jā. Zināms, ka mediķi zina, ka tādā laikā ir izplatītas bijušas tātad šīs problēmas ar apakšstilbu muskuļiem. Un tātad tas var būt, jā. Jaunajā derībā jau tiek aicināti pacelt gurnās rokas un nespēcīgos ceļus. Tam ir arī savs saistība un savs konteksts, jā. Tātad tas kungs pārmāca savus bērnus, jā.
Tātad, lai mums nāktu šī pārmācība par labu, lai mēs kļūtu viņu svētumu dalībnieki, tātad, lai kristieši dzīvot svētāku dzīvi, Dievs dažkārt kristiešus pārmāca, lai viņi nedzīvo tādu dzīvi, kas ir galīgi nepieņemama tam kungam, jā, attiecīgi, jā. Par kuru, kā varētu teikt, Dievs ir pacietīgs, bet kaut kāda lieta viņam var nepatikt mūsos tik ļoti, ka viņš arī attiecīgi pārmāca. Kāpēc? Mums tas liekas pa bēdām, bet kas notiek, jā? Bet vingrinātiem, jā, svētumā, vingrinātiem paklausībā, ja tas dod taisnības miera augli. Un tāpēc, jā, jūs, kas saņemat šo sodu, viņš saka, jā, paceliet gurdenās rokas un nespīdzīgu ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām. Attiecīgi. Šī jau metafora šeit nav burtiskais domās, šeit ir domāts, ka tu lūk piedzīvoji, jā, to faktu, jā, savā dzīvē, kad klibo kristīgajā dzīvē, tagad tev nāk tā kunga pārmācība, jā, tev liekas, ka nu ir beigas, viņš saka, bet lai tev neliekas, kad ir beigas, jā. Celies augšā, jā, ej pie tā kunga, jā, staigā viņu ceļus, jā. Saka, tad, viņš saka, arī burtiski, viņš saka, tiktu dziedināts, jā. Varbūt, ka kādam arī ir slimība uznākusi tā iemesla dēļ, ka viņš nav gājis taisnus ceļus. Debesu tēvs kā tēvs pārmāca savus bērnus. Ne lai ellē sūtītu, jo ellē ir tas briesmīgākais sots. Ka kāds laicīgs kaut kas notiek, jā, tas jau nav nekas patiesībā. To visu var pārciest. Jā. Var nonākt Dieva valstībā, kā saka, pat ar vienu aci un vienu roku, jā. Un tas nevienu netraucēs tur tādā valstībā, tāpēc, ka tur būs 2 rokas un 2 acis pēc tam arī attiecīgi. Bet nonākot ellē, nu atvainot, tev nelīdzēs ne 2, ne 3, ne 4 acis. Tātad, jā. Tad ļodzīgie ceļi, un ļodzīgie ceļi var būt arī tā, kad ir bailēs no Dieva soda. Šeit gan bija pieminēts, ka viens tur ir gavējis tik ļoti, ka no gavēšanas viņam ceļi sāk ļodzīties, nu, no nespēka tā tad, jā. Viņš meklē Dievu, viņš sauc uz Dievu, viņš gavē, viņš savu miesu ir novārdzinājis, un viņam muskuļi ir izdēdējuši, un viņš jau, nu, nabadziņš vai saka, bet Ezekēla grāmatā, jā, skaidri un parādīts, jā, ka tas kungs piemeklēs, jā, noziegumu dēļ ļaudis, jā, viņi slēpsies kalnos, kā baloža dūdos, rakstīts ūbos, interesanti. Jā, labs vārds, es nezināju, ka tāds eksistē, jā. Atklāsmes grāmatā līdzīgi aizās alās, jā, slēpsies no jēra dusmām, jā. Un rokas visiem nolaidīsies un ceļi visiem ļodzīsies. Tātad arī no milzīgām bailēm ir iespējams, ka šo stresa dēļ šie nervu gali vairs nestrādā kā nākās un kājas sāk ļodzīties. Jā, no šausmīgi liela stresa, jā. Un apvilks maisu, visu viņu locekļi drebēs bailēs, tātad ne tikai ceļi vieni, jā, bet arī visi locekļi sāks drebēt. Tātad šī trīce no bailēm jā, ir ļoti liela. Tātad, jā, kad Dievs sodīs pasauli, tas nebūs tā, ka cilvēki būs vienkārši satraukušies. Jā. Es kaut kā tā satraucis jūtos. Mani tā uztraukuši, moderna Anglijā triggerēja mani. Jā. Man vajadzēja trigger warning, uztraukumu, brīdinājumu, jā, ka šeit skatāmas scēnas kaut kādas nepatīkamas. Jā. Iepriekš vajadzēja pabrīdināt, nē, tur visi zinās, ka tas kungs nāk. Jo tā drebēšana būs tik traka, ka rakstīts ir, visi locekļi drebēs bailēs. Visi locekļi drebēs bailēs. Jā, diena atnākšanas dienā viss būs skaidri zināms. Diemžēl tiem cilvēkiem būs pa vēlu, jo bailēs viņi nevarēs atgriezties pie tā kunga. Jo viņu sirdis būs cietas pret to kungu. Tagad atgriešanās ir šodien vajadzīga. Šodien īstā diena, šodien mēs atgriežamies no saviem grēkiem, šodien mēs tos atzīstam, izsūdzam, atjaunojam savu ticības kungu Kristu, savu lojalitāti, jā, tātad atkal viņam no jauna un jauna solam, jā, kura esam krituši, jā, mēs nākam pie mūsu izpircēja. Jā, bet tas nav tajos laikos ir pa vēlu. Es domāju, ka tajos laikos man arī ceļu ļodzītos. Jā, nākot, jā, visiem, bet viņš saka tomēr, jā, celiet, saka savus galvus uz augšu, jūsu pestīšana nāk, jā, un citiem arī sakiet, jā, tām izmisušajām sirdīm 4. pantā, jā. Tātad, jā, varbūt bailes, jā, no Dieva, bet sakiet viņiem, jā, esiet stipras un nebīstieties, tas ir jūsu Dievs, kas nāk, jā, viņš nāk atmaksāt, jā, tiem, kas jūs apspied, viņš nāk atmaksāt bezdievīgajiem, jā, kuri negribēja atgriezties, jā, tie, kas Dievu nonicināja un zaimoja. Un nevēlējās viņu žēlastību saņemt. Jā, viņš pats nāk un jūs glābs. Tātad vieniem tas jāpa pazušana. Un, diemžēl, visiem platā ceļa gājējiem, jā. Un kādiem tas ir par pestīšanu.
Tāpēc, ka viņi ir to ceļu, tās durvis, ko Dievs ir atstājis vienīgās pestīšanai, tas ir Kristu Jēzu, jā, pa tiem iegājuši, viņa, jā, tiks izglābt un atradīs ganības, tā kungs pats saka. Un tālāk mēs redzam to priecīgo, ko mēs bieži vien esam jau arī skatījušies, aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tātad zīme ļoti svarīga zīme. Nu, lūk, un tagad nedaudz, kāpēc es esmu šo 4. pantu esmu gribējis, lai mēs skatāmies, jā, arī. Jautājums ir par Kristu, jā, kas ir Kristus, jā. Mēs bieži vien tātad vaicājam, jā, kuri Bībelē rakstīts, ka viņš ir Dievs, jā. Kur ir kaut kādas norādes, ka viņš ir patiesa Dievs. Vai, piemēram, tikai apostols Pāvils to ir izgudrojis un runā par visu Dievu pilnību, jā, miesā, jā. Vai viņš ir vienīgais, kas runā par to, ka Kristus, jā, ir vienāds ar Dievu, jā. Vai viņš ir vienīgais, tātad mums ir lielais jautājums, vai ir kaut kur norādes ir vēl arī attiecīgi. Nu, Kristus, protams, arī pats norādīja, sacīdams, ka Dievs viņam ir tēvs, un jūdu idiomātikā tas ir ļoti labi saprotams. Ja tavs tēvs ir cilvēks, tad tu pēc savas būtības esi cilvēks. Ja tavs tēvs ir Dievs, tad viņa idiomās tas ir, viņš ir Dieva dēls, un Dieva dēls pēc būtības ir Dievs, nevis cilvēks, bet Dievs ir. Tāpēc viņi gribēja akmeņiem viņa nomētāt, ka viņš runāja par Dievu kā par savu tēvu, tā iemesla dēļ. Un atcerēsimies, Jēzus nekad nenoraidīja šo faktu. Jā, viņš neteica, ka nē, jūs mani pārpratāt, es neesmu Dievs, jā. Bet viņš teica, bet jums ir jātic to darbu dēļ, ko es darīju. Jā, skatīsimies šo Jāņa evaņģēlija 10. nodaļu, lai mēs to atcerētos, jā. Kā darbu dēļ, jā, skatieties, jā, un ticiet mani, jā. 26. uzšķīrās, man patīk arī, jā, kas saka, kad jūs neticat Jēzum Kristum, tas nozīmē, ka pie viņa nepiedarat. Vienkārši jau pats Jēzus to saka. Kas man tic, jā, tā ir cita lieta, bet kas netic, tas ir diezgan skaidri, jā. Nu, lūk, tāda viņš saka, mans tēvs, kas man tās devis, ir lielas pa visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tātad šis vārds viens, viņš tiek visādi interpretēts, lai tikai nebūtu tā, ka Jēzus tiešām saka, ka viņš ir Dievs. Bet skatāmies, ko jūdi dara. Kā viņa klausītājs, ar kuriem bija rakstu mācītāji, tā skaitā un farizēji. Tāda teologa tā laika. Kā viņi saprata Jēzus vārdus? Viņi saprata to ar akmeņiem. Un ar ko sodīja ar akmeņiem? Dievu zaimošanu. Vecāku zaimošanu, jā. Šī gadījumā viņš vecākus savus nezaimoja, jā. Tātad viņš skatīja Dievu zaimošanu. Un tātad, kāpēc grib nomētāt? Viņa atbildi skatāmies, jā. Tu cilvēks būdams, jā, sevi dari par Dievu. Tātad tu cilvēks būdams, viņš saka, mēs neticam, ka tu esi Dievs, jā, bet tu cilvēks būdams sevi dari par Dievu, attiecīgi. Nu, lūk, tālāk mēs skatāmies tālāk, jā. Ja es nedaru sava tēva darbus, jā, tad neticiet man. Bet, ja es tādus daru, tad ticiet šo darbu dēļ. Nu, mēs atgriežamies pie šīm zīmēm. Tātad Dievs nāk glābt, atmaksāt, un kādas zīmes ir tam visam. Aklo acīm jāatvarās ir, kurlo ausīm ir jādarās, tātad klibajam, tīzlajam jālēkā kā briedim, mēlē jāgavelē ir. Un tepat nevajag visi, kas lasījuši ir svētos rakstus, viņi to zina evaņģēlijos, kas ir pieminēts, aklo dziedināšana, ja precīzi atceros Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā no dzimšanas aklais, par kuras Dievu jautājumu, kādēļ viņš ir akls piedzimis. Atcerieties varbūt tādu rakstu vietu, ja, un viņš skaidro un liek viņam mazgāties dīķī, un ja viņš tiek, nomazgā savus dubļiem noziestās acis un piepeš kļūst redzīgs. Ja. Un viņš saka, nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis no dzimšanas, ja, akla acis. Ja. Tad ir iespējams, ka kāda redze ir izārstēta, kāds, kurš saslims, kaut kāda zāles, acis ar svaidāmās zāles ir izgudrotas, redze atguva, tāda ir iespējams, jo, piemēram, pilsētu Laudeķija,
kas pieminēta Atklāsmes grāmatā, bija pazīstama ar saviem rūpaliem zelta monētu kalšanu, purpura audumu krāsošanu un acu ziežu izgatavošanu. Nu, ja viņa acu ziedas nestrādāt, tur nevar nebūt nekāds rūpalis. Ja? Tad ir iespējas, ka kādam, kuram palikusi slikta redze, ja, kuru varētu saukt par pusaklu vai aklu, uzlabojās šī redze ar šo ziežu palīdzību. Noteikti, tāpēc viņiem bija šis bizness. Ja, kāds šarlatāns viens jau var taisīt brīnum zālītes un ceļot, bet vesela pilsēta nevar taisīt tādu rūpali, kas nestrādā nemazām. Ja. Noteikti viņiem bija labas šīs ziedas attiecīgi, bet šis aklais teica, nemūžam nav zināms, ka kāds to būtu izdarījis no dzimšanas aklu. Ja. Tātad viņš pats saprata, te ir notikusi zīme. Ja, un tāpēc viņš Jēzu aizstāv un saka, Dievs neuzklausa grēcīgus cilvēkus. Jā, bet viņš man darīja redzīgu. Jā, biju akls, tagad esmu redzīgs, to es zinu. Jā. Tātad zīme notika. Tātad kāpēc zīme? Tāpēc, ka zīme, kas liecina par Dieva pestīšanu, par to, ka Dievs ir atnācis. Un šeit, manuprāt, tas ir, kas ļoti arī šos farizējus un rakstu mācītājus ļoti satrauca, ka viņi bija gaidījuši, ka šīs zīmes notiks pašās laiku beigās, kad Dievs nāks valdīt Cijānā saskaņā ar pravieša rakstiem. Dievs nāks valdīt Cijānā, un te paskaties, atnāk viens cilvēks un sāk tos darīt. Un kā lai es to skatās? Viņš dara to, ko Dievs bija teicis, ka viņš darīs. Viņi varēs, nezinu, pētīt rakstus vai pajautāt. Bet viņi arī zina, bet viņi arī zina to, jā. Viņi to zina. Viņi to zina, ka rakstos tas rakstīts, jo daudzi no viņiem mācījās rakstus no galvas, nevis tā kā mēs, jā, ka lasam un cenšamies aptuveni iegaumēt, bet viņiem tas svēto rakstu pantmērs, jā, un viņu struktūra bija tāda, kas viņam bija vieglāk daudz iemācīties no galvas vienkārši. To arī paši ebreji stāstījuši ir, jā, ka īpaši Mūzes grāmatas ir strukturētas tādā veidā, lai būtu vienkārši iekalt viņas. Un tāpēc tajos laikos, piemēram, 5 Mūzes grāmatas, normāls rakstu mācītājs mācēja citēt no galvas. Praviešus ne visus, bet, kā mēs redzam, viņi bija visi ļoti pazīstami ar tiem, un viņi nerunāja par pantiem, viņi teica vienkārši, kā pravietis Jesaja teica, un viņi nevajadzēja tātad, kurā pantā. Viņi zināja, ka tas ir pravietis Jesaja. Viņiem tikai vajadzēja atgādināt. Un kāpēc viņi nepukstēja pretī? Mums ir tā. Mēs uzreiz, tāpēc, ka mēs nezinām to rakstu vietu no galvas, mēs neesam iemācījušies, un mēs tā, bet vai tas pants tiešām to nozīmē? Vai tas konteksts tieši to nozīmē, ko viņš saka? Bet tas, kurš to zina no galvas, viņš uzreiz zina. Bet tas konteksts to arī nozīmē. Tāpēc viņi nevarēja Jēzum pretī runāt. Vienkārši. Tāpēc, ka viņi zināja, kas tur ir iekšā, bet viņi pretojās, jo grēciniekam iekšā viss pretojās pret Dievu, un pat redzēdams, ka lūk ir zīme notikusi, lūk, Jēzus atver akliem acis. Tīzlieli, ja tur lēkā nesā savus gultas un tā tālāk. Kurlie dzirda mēmieli, ja, runā, ja. Tātad tur viss notiek, ja. Un pat tas Jānis Kristītājs, ja, arī tad viņš saka, tāpēc mēs zinām, ko tas nozīmē. Atcerieties, jums minēja par to, kā lai mēs interpretējam, kur ir burtiski, un kur nav burtiski. Jēzus pasaka, jā, šeit, šī gadījumā, ka tas ir burtiski. Un kāpēc mēs ticam Jēzum? Tāpēc, ka viņš ir augšām cēlies. Jā. Ja viņš nebūtu augšām cēlies, nu, tā būtu tāda filozofija. Mēs būtu kādas senas teorijas piekritēji, bet Kristus ir augšām cēlies. Tēvs ir apstiprinājis, ka visi viņa vārdi ir patiesi. Tāpēc mums jāklaus, ko Kristus saka. Tātad, ko jūs dzirdat un redzat, jā? Zīmes notiekam. Jā, akli redz, tīzli iet, kurli dzird, tas ir no pravieša Jesajas, jā, viņš pielika klāt spitālīgu to šķīsti. Jā, kā jūs domājat, kāpēc spitālīga šķīsti viņš pielika, kāpēc arī to par zīmi tiek uzskatīta? Nu, vai jums ir zināms, kā spitālīgos kāds tajos laikos dziedinātu, izņemot Dievs? Tie daži gadījumi, jā, kas ir saistīti ar Dieva iejaukšanos. Jā, tātad karavadonis, jā, Nāmāns, sīriešu karavadonis, tad tur bija šitas Gehazi, kurš bija saslimis, pēc tam atkal vesels tapa, jā.
Mirjama, kura tika sista savas dumpošanās dēļ ar šito spitālību, un pēc tam Dievs viņu atkal dziedināja. Tā kā mēs redzam, viņi zināja, ka tikai Dievs var spitālus, un Jēzus dziedināja taču viņus. Jā. Miroņu ceļas augšām, arī miroņu augšām celšanos, īstu miroņu augšām celšanos tika pierakstīti tikai Dievs ceļ augšām mirušos, neviens cits. Jā. Tādu, kas paģības, jā, tādu, kas tur ir gandrīz komā, bet viņi arī zināja, ka tādi mēs būtu, un tāpēc ar to spalviņu, tas, ka bišķi elpoja, jā, un maza spalviņa tur pakustās, jā, viņi zināja, cilvēks vēl nav nomirs. Pat ja pulsu grūti sataustīt ir, viņš vēl nav mirs. Tur dzīvība vēl ir iekšā ir. Dzīvības dvaša nevelti saka, ja. Ka nav vairs dvašas, jā, tad arī nav vairāk dzīvības, jā. Tātad, lūk, zīmes ir, jā, un miroņu ceļas augšā. Tātad, kādas ir zīmes, jā, kuras Dievs tikai dara aklos, dara acis no dzimšanas, kurlos, jā, dziedina, jā, tizlos, jā, tātad triekas ķertos, jā, bērnības tās triekas ķertos, dzemdību, jā, attiecīgi paralīzes un visas, jā. Tātad, viņš dziedina, jā. Tātad lēkākā briedis. Par to lēkā briedis tīri piepildījās arī tas, kas pie krāšņām durvīm bija apustuļu darbos aprakstītais. Tizlais, kuru nesa pie krāšņām durvīm lūgt, un Pēters un Jānis gāja garām, jā, un teica Jēzus vārdā, jā, staigā, jā, un viņš sāka lēkāt apkārt, jā, pa turieni. Tātad, jā, viņš burtiski arī rakstos parādīts, ka tur lēkāja cilvēki, jā, kur iepriekš nevarēja pastaigāt pat vispār, jā. Tad lūk pie Kristus, ja piepildās tas. Te ir jautājums ir tāds, jā, nākamais. Vai tas arī neliecina par pašām laiku beigām, kad Kristus nāk? Protams, jo tad, kad Kristus nāks, tad vairs nebūs neviena aklā, jo visi tiks dziedināti, un visi kurlie, visi dzirdēs. Ja kāds būs cienīgs ieiet nākamajā valstībā, viņš ieies taču ar jauno miesu. Jā. Tātad, ar kādu miesu? Ar pārvērsto miesu, jā. Ar pārvērsto miesu, jā. Tātad nevis ar to veco. Apostols Pāvils raksta, jā, vēstulē draudzēm. Gan 1. korintiešiem raksta, ka nevar ieiet Dieva valstībā šī miesa un asinis, jā, iznīcība, nevarētu izmantot neiznīcību. 1. vēstulē Tesaloniķiem 4. nodaļā viņš raksta, jā, tātad pirmie tiks augšām celti mirušie, tad mēs pārvērsti, jā, acu mirklī, jā, tiksim uzraiti gaisā padebešos, tas nozīmē mākoņos pretī tam kungam. Padebesis ir mākonis šeit domāts. Cits jautājums, vai tas mākonis ir ūdens mākonis, jā, vai tas ir, tā sauc, kā teikt, modernā valodā portāls uz debesu valstību, jā. Jo, kad Kristus no šīs zemes pārgāja debesu valstībā, viņš arī caur padebesi aizgāja un tad izzuda, jā, arī attiecīgi. Un tas ir tās, es nezinu, pavaicāšu, ja man vēl interesēs, no kā tas mākonis sastāv. Bet pagaidām es nevaru dot atbildi precīzi, vai tas būs ūdens miglas mākonis, ja, vai tas būs kāda parādība, ja, kas vienkārši mūsu redzēja liksies kā mākonis. Attiecīgi, tādā veidā. Tātad, jā, tas saistīts ir ar Kristu, un kad atnāks viņš tādā pašā veidā, jau godībā, tad arī, protams, arī visi, kas tiks pārvērsti acu mirklī, jā, lai būtu kopā ar kungu, attiecīgi, tātad tur vairs nebūs nekādu slimību, ciešanu un bēdu. Jā, tas absolūti. Bet Kristu, tā ir zīme par Kristu, jā, ka Jēzus ir Kristus un ka Jēzus ir Dievs. Jā, lūk, tā ir zīme. Tiem, kas, protams, tā kā rakstu mācītāji absolūti nevēlas, lai Jēzus no Nāceretes būtu Kristus un Dievs, viņiem mēs neko nevaram ieskaidrot. Šīs lietas ir tās, kas ir Jēzus avīm, tās viņam atdarās acis, jā. Jā, tu netici, ka Jēzus ir Dieva dēls, jā. No evaņģēlija vēsts to netici. Tur, ja vecajā derībā to neieraudzīs. Tā ir viena tāda milzīga problēma, liekas, ka, vai tas tā var būt. Bet redziet, tas ir normāli, jo jaunajā derība ir īpaša grāmata, kas ir sarakstīta, lai parādītu tieši to, kā Dievs glāb visu pasauli. Bet apostolim Pāvilam un Pēterim un citiem bija svarīgi, tāpat arī Matejam, kad rakstot evaņģēliju, to runāt arī jūdiem, un tur viņi īpaši piemin šos vārdus. Tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs caur pravieti ir teicis, un konkrēti tur tiek nosaukts, ja, teiksim, Jesai vai kāds. Tātad sapratīsim, ka mēs pagāni,
mēs netopam ticīgi uz to kungu, lasot veco derību parasti. Kurš no jums ir veco derību lasot kļūst ticīgs? Es nē. Es jau vispār nevarēju. Es kļūtu ticīgs izlasot jauno derību. Jā, protams, arī mācītājs man sludināja, tā kā neteikšu, ka mana ticība toreiz bija pilnīga. Nē, tā bija kaut kādā iedīglī, jā, bet es noticēju, ka Jēzus ir Dieva dēls un glābējs, vēl īsti nezinādams, no kā viņš glābj. Jā, vēl nezinādams, bet viņš ir glābējs, tātad glābējs Dievs, tātad ir Dievs, jā, attiecīgi, bet vēlāk jau es, protams, uzzināju no mācībām, jā, kā atpestīja no grēka, jā, no mana grēku parāda, jā, jo sākumā, jā, atpestīja no grēka, baigi forša, jā. Bet vēl nemaz nedomāju, ka es esmu pelnījis tādu sodu, jā, ka man būtu ellē jānonāk, jā, attiecīgi. Tās uzreiz tā nebija, jā, tādi jāsaka. Bet redzi, ko Kristus aicina, jā, ko viņš aicina, tie jau klausās ar vienu tālāk, viņi turpina, viņi neatkāpjās, viņiem ir tas turpinājums nebitīgais, jā. Viņi nav kā Pāvils, kurš, tā, un pēc 3 dienām apustulis. Jā. Vienmēr atgādināšu, viņš bija rakstu mācītājs pirms tam, un viņam vajadzēja šī svētā gara atklāsme, ka lūk šeit, pravieša Jesajas grāmatā, ir par Kristu rakstīts ir. Un kad ko mēs saucam par 53. nodaļu, jo viņam tā nebija 53. nodaļa, tas bija vienkārši viņam pravieša Jesajas grāmata, ka viņš tā kunga kalps izauga neticīgi pūļu priekšā, jā, viņā neatradām neko skaistu, vecīm patīkamu, jā, viņš nes mūsu sērgas, mūsu ciešanas, mūsu pārkāpumu dēļ viņš tika caururpts, jā, un tā tālāk. Viņam tas acu mirklī kļuva skaidrs, kad svētais gars viņu apgaismoja, jo viņš to zināja visu. Bet viņš uzskatīja, ka tas nav uz Kristu, tāpēc viņš labprāt redzēja nonāvētus Jēzus sekotājus. Bet, kad svētais gars viņu apgaismoja, tad viņam piepieši ātri viss sakārtojās. Un tāpēc viņš bija gatavs būt par sludinātāju. Tāpēc, ka viņš bija gadiem iepriekš mācījies svētos rakstus. Gadiem. Un tā viņš saprata, jā, ka viņš sludina par Jēzu. Tāpēc mēs domājam, kā viņš Damaskā varēja uzreiz kļūt par sludinātāju acu mirklī. Tāpēc, ka bija mācījies svētos rakstus. Un svētais gars, viņu vadīja visā patiesībā. Nevis nepareizā interpretācijā, bet pareizajā. Lūk tālāk akals svelošā smilts tapa ar ezeru izkauto zemi par ūdens avotu. Burtiskā nozīmē šis noteikti piepildīsies tikai pie Kristus atnākšanas. Tāpēc, ka mēs vēl joprojām redzam, ka tūkstneši ir tūkstneši, un ja tur cilvēks nepiestrādā, tur ūdens nav. Bet, ko runā kādi teologi par šo ūdens izviršanu un tūkstnešiem un tā tālāk, kad ir iespējams, ka tās visas lielās zemestrīces, par kur mēs runājam, kad zeme un visi pamati un debesu pamati tiek sakustināt, un viss tur tā žung, tur tie pazemes ūdeņu slāņi, tie tektoniskās nobīdes, var izveidot tā, ka šie ūdeņi, kas atrodas tūkstnesī apakšo, jo ir zināms, ka zem Sahāras tūkstneša atrodas ūdens, liela krājuma, saldūdens, jā. Tikai līdz viņam neviens negrib tikt un nevēlās tikt īpaši. Jo nevienam nav vajadzīgs tas tūkstnesis. Un negrib īstenībā. Negrib. Ko tur tūkstnesī, kur ir smiltis, sāks urpt kaut ko? Pēc tam būs ūdens, un tur nebūs vairs tikai smiltis vai kā. Vai tur būs, liela pludmale. Un es esmu lasījis par to, un zinātnieki saka, ka nevajadzētu, jo, ja Sahāras tūkstnesis samazināsies, tas ietekmēs pasaules ekoloģiju. Jūs jau zināt, ka zinātnieki, ekoteroristi un visi citi, viņi pasaulē rada milzīgas problēmas. Tikai viņi negribēja pateikt to, ka pirms tas kļuva par Sahāras tūkstnesi, tā bija zaļoksnēja vieta. Un pasaule ļoti labi dzīvoja bez šī tūkstneša. Jā, bet tātad, cilvēku puses neviens negrib īsti mainīt šīs lietas. Jā, Izrēlā tur ir tā, kur tūkstnešainās vietās ir izrēlieši ir iekopuši kolhozus, uztaisījuši kibučus, iekopuši, ūdentiņu atraduši, izurbuši, jā, un visu pārējo, bet vēl joprojām Izrēlā trūkst godīgi sakot ūdens, un tāpēc viņi būvē tās ūdens atsāļošanas stacijas, jā, kas tagad bagātīgi no jūras piegādās viņiem šo ūdens krājums. Bet tas vēl nav tas, šeit mēs redzam, ka Dievs, jā, pārveidos, jā, nevis cilvēks piepildīs ar ūdeni, bet Dievs pārveidos to virsu attiecīgi. Un saprotams, tātad šī karstā smilts taps par ezeru, jā, kontrasti, jā, karstā smilts, kas norāda Dievu nelabvēlību, sodu, jā, par tautām, jā, un šeit bagātīgs ūdens daudzums, jā, līdzenumu, jā, auglība, tur Karmela kalna košums, tas nozīmē augļu dārzi un viss cits pārējais, jā, zeme pārveidosies, jā, attiecīgi. Šakāļi
pazudīs, ja tur augs zāli un niedras, ja, tad tur būs daudz upju, dīķu, ezeriņu un tā tālāk. Nu, var skot visur, kur niedras aug, ja, jo viņas jau neaug tuksnesī, nu nekādā veidā. Niedras parasti uz zemi aug tur, kur ir ļoti mitrs. Tad tur arī varbūt pat nemaz nevajag arī dīķa, ja, bet vienkārši esmu arī dažreiz redzējis, kur ļoti mitra vieta un neskāpēc niedras tur aug, piemēram. Arī attiecīgi tādā veidā. Tas noteikti būs laiku beigās burtiskā, bet ja mēs runājam alegoriskā veidā, tad, protams, jā, pats kungs Kristus runāja, Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, kas man tic, kā rakstos sacīs, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija gājis skaidrībā. Tātad svētais gars vēl nav sūtīts pie mācekļiem, vēl viņi nav šie dzīvā ūdens avoti šo vārdu sludinātāji, viņiem nav šīs vēl jaunās dzīves, ko viņam rada svētais gars attiecīgi. Un tā arī notiek cilvēks, kurš ir būtībā savā dzīvē ir miris garīgi, tā kā tuksnesis, izkaltis, kad Kristus ienāk viņa dzīvē, ienāk kā pestītājs, un svētais gars tātad viņā mājo, viņš kļūst par Dievu templi, tad, protams, viņš no šī neauglīgā kļūst par auglīgu, ja viņš vēl kļūst par sludinātāju, tad šie dzīvības vārdi ir nāk pie citiem cilvēkiem, un šādā veidā viņš kļūst par šo strautu, attiecīgi. Un līdzens ceļš, ko sauks par svēto ceļu, tas ir arī interesants moments. Daži kādi, tāpēc, ka es apskatījos dažādu teologu viedokļu, kā jūs saprotat, es māku lasīt Bībeli, un arī esmu vienmēr centies pielāgot to attiecīgi, teiksim, savai dzīvei attiecīgi, bet, piemēram, par svēlošām smiltīm un līdzenu ceļu, svēto ceļu, manas domas nav rosījušās. Noteikti es esmu apskatījies kādas interpretācijas attiecīgi. Protams, ir atkal alegoriskā, un ir burtiskā. Un burtiskie ir tie, kas runā par to, ka tas notiks burtiski pie Kristus atnākšanas, ka šī zeme tātad pilnīgi pārveidosies. Bet tie burtiski skaidrot arī saka, bet vai tiešām tur uzbūvēs lielceļu kādu? Jo tas līdzenais ceļš šeit nav domāts parasts ceļš, tas ir lielceļš. Autobānis, Vai tiešām būs autobānis, par kuru staigās tikai kādi īpaši svēti cilvēki? Un no kurienes uz kurienes staigās? Jā, un no visas pasaules, jo viņi atgriezīsies pa šo ceļu no mājās. Tad vai viņi tiks gūstā Izraels, aizvest uz kurieni, no kurienes autobānis būs, par kuru ies tikai izrēlieši, Jūs saprotiet, burtiskajam skaidrojumam ir ļoti neparasts iespējas. Protams, varētu teikt, tie, kas sagaidīs šīs laiku beigas, viņi noteikti redzēs, kā tur notiks. Bet vairāk arī man personīgi, šeit tomēr liekas, ka tas ir alegorija, šis svētais ceļš, un man viņš saistās konkrēti ar Kristu, dzīve kopā ar Kristu ir šis svētais ceļš. Pirmkārt, Jēzus pats teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā. Tāda mēs saprotam, nevar savādāk iet pie Kristus. Un, tātad drošs ceļš. Kurš lielceļš fiziskais var būt drošs? Mēs tā godīgi sakot. Neviens nevar būt drošs. Mūsdienās noteikti, nē. Pēc tam nē, ja visi ievēro satiksmes noteikumus, tad arī... Neievēro. Neievēro. Tātad, burtiski ļoti grūti šeit, bet, tas kungs visas lietas labi zina, Bet tātad, Dieva tautas ceļš ir pats Kristus, Viņš ceļš patiesība un dzīvība, Svēts ceļš kāpēc, Tāpēc, ka viņam sekot var tikai tie, kurus viņš ir šķīstījis no viņa grēkiem. Tātad bez šīs izpirkuma upura, ko viņš ir nodevis mūsu šķīstīšanas labā, viņa sekotāji nevar būt neviens, kas neatzīst viņu kā Dievu, tas nevar nākt pie tēva, jo caur viņu var tikai nākt nekā savādāk. Ceļš, patiesība un dzīvība, Arī vai jūs zinājat interesanti, ka derības teltī bija 3 vārti, jeb 3 aizsegi. Un viņiem bija savi vārdi, šiem 3 aizsegiem. Pirmās durvis saucās ceļš.
Kā jūs domājat, kas nākamais bija? Vārti vai durvis? Nākamās durvis bija patiesība, kas ved uz svēto vietu. Un vissvētāko vietu durvis pēdējās, kuras tikai augstais priesteris varēja iet, bija dzīvība. Tā, kad Jēzus, kad teica, esmu ceļš, patiesība un dzīvība, viņš teica, templis runā par mani, es tas esmu. Tā mēs nokļūstam vissvētākajā vietā pie Dieva žēlastības troņa, jo atcerēsimies svētajā vietā atradās šķirsts, zeltīts vāks, un to vietu sauca par žēlastības troni. Jā, kur izpirkcēja asinis, tika ielietas iekšā, izpirkcēja asinis. Jā, grēkāzes tā saucamais, jā. Nu, lūk, tātad tā nokļūst uz svēto ceļu, caur Kristu un ar Kristu. Un tāpēc drošs ceļš pat neprašas nevar tanī apmaldīties. Tātad mums nav jābūt ļoti tādiem izglītotiem kristiešiem, lai šī ceļā atrastos. Tāpēc, ka tas ir sekošanas ceļš. Tur nav kaut kāda kvalifikācija, kur tu iegūsti, un tad tu vari kļūst par to sekotāju. Tas sākās ar ticību evaņģēlija vēstī. Un tikko tu tici evaņģēlija vēstī, ka Kristus ir miris par taviem grēkiem un augšām cēlies, jā, tu šajā ceļā jau atrodies. Un tas arī ir tas šaurais ceļš. Un šis turpinājums ir tāds, jā, ka tev ir jāturpina ar Kristu iet kopā. Un tajā ceļā, protams, nevar apmaldīties. Jēzus teica, kāds ir šis ceļš? Šaurs. No šī ceļa var noiet nost, bet nevar apmaldīties. Tāpēc, ka viņš ir šaurais ceļš. Jā, un tas ved uz dzīvību. Tātad Kristus mācekļi, jā, nemaldās. Vienalga, viņi ir bērni vai pieaugušie, veci vai jauni, mācīti vai ne īpaši, jo mācekļi vienmēr ir mācīti, jā, bet es šeit domāju iesācēji, jā. Tātad gan teologi Dievam uzticamie, gan mācītāji, jā, gan sludinātāji, gan ierindas draudzes locekļi, gan bībeles grupu vadītāji, viņi nevar apmaldīties. Kāpēc? Tāpēc, ka evaņģēlijs ir vienkāršs, evaņģēlijs nav sarežģīts, un paturot evaņģēliju vēsti negrozītu, mēs paturam to pestīšanu. Ja? Tātad es jums atgādinu evaņģēliju, 2. pants, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, ka es jums to pasludināju. Tātad, redziet, nav grūti uz šī ceļa uziet, tikai tici Dievam, tici Kristum, ja? Un viss. Un tālāk kopā ar viņu dzīvo. Viņš tev mācīs, protams, jā. Nu, dažkārt arī pārmācīs, kā jau mēs sapratām. Tur nebūs lāvu un prēsīgu zvēru, bet asunīt pēc to staigās. Mūsdienās jāsaka, tur nekur nav neviena plēsīga zvēra. Visi pilnīgi ir, burtiski ir nokauti visi. Tur nav neviena, tur nav lauva, tur nekā nav, jā. Tāpēc, ka cilvēki ir parūpējušies, lai visus apšautu, cik vien var. Attiecīgi. Ir, protams, iespējams, ka laiku beigās zeme būs postīta un plēsīgie zvēri savaidīsies apkārt. Tas viss iespējams ir, jā. Bet man tas vairāk saistās ar Dievu vārdiem no 1. Pētera vēstules, jā, ka tie, kas iet šo ceļu, jā, viņiem arī no vēlna nav jābaidās, kas līdzīgi kā lauva staigā apkārt un meklē, ko var apriet. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir labais gans, viņš iet pa priekšu, viņš ir mūsu sargs, viņš ir mūsu dvēseļu gans, jā. Tātad, un ievērosim, ka mums jāturās ir ticībā stipri pretī, nevis maģiskās lietās, kaut kādas tur amuletus un visu kaut ko citu, bet ticībā jāturās pretī ir. Atcerēsimies, gar ieroči nesen dievkalpojumos bija arī sludināja. Arī tātad Dieva vārds ir tavs ierocis, jā, ticību uz šo Dieva vārdu, uz šo patiesību, attiecīgi uz kādu Dieva vārdu, tur uz evaņģēlija vēsti, uz taisnošanas vēsti, jā, uz pestīšanas cerības vēsti, jā, uz mūžīgās dzīvības vēsti attiecīgi. Jā, tas viss ir gan bruņas, gan bruņu cepuri, gan vairoks, jā, un kad es sludinu šo vārdu, kad es sludinu Kristu, jā, tas kļūst par gara zobenu, no kura ļaunais gars bēg attiecīgi projām. Jā, un tātad vēlns tāpēc, ka ir gars, nevis miesa, arī viņš ir padots Dievu vārdiem ir. Un tieši šādā veidā, kā Kristus mācīja, arī mēs varam stāties pretī visām vēlna viltībām. Tāpēc nevaram apmaldīties, ja vien esam uz šī ceļa. Un laus un plēsīgu zvēru šī ceļā neeksistē. Viņi vienmēr ir ārpus šī ceļa. Viņi vienmēr apkārt staigā, viņi nekad nav nometnē iekšā. Viņi ir apkārt staigātāji. Ja viņš
ja viņš nebūtu apkārt staigādams, tad viņš teiktu, no jums ir beigas, jā, tūlītās, bet viņš saka, jā, viņš staigā apkārt ar lauvu, viņš lens, jā, viņš baida, viņš kārdina, jā, bet viņš tā arī nenāk klāt. Līdzīgi arī esi kopā ar Kristu, var tev baidīt, jā, var tev kārdināt, jā, bet nevar tavu dvēseli izraut no Jēzus rokām, jā. Tāpēc uzticies viņam, nebīsties, jā, no tā visa, jā. Lūk. Un tā kunga atsvabinātie, jā, šeit ir domāts tātad kunga izpirtie. Un šeit arī parādās arī, jā, arī tās pestītāja atzīmēšana. Tātad kunga atsvabinātie, tas nozīmē atpirktie, burtiski. Ka kāds izpircējs, kuram izpirkšanas tiesības ir, viņiem eksistē tur tāds izpirkšanas tiesības. Maz cilvēki ir ievērojuši, bet ja kāds no jums atcerās stāstu par Moabieti Rutu un Boāsu, un tur tie divi vīri, kuram tā sieva varētu piederēt. Viņi ir tie radinieki izpircēji. Jā, radinieki izpircēji, kuriem ir tiesības ir izpirkt, viņi kā sieva ir attiecīgi. Nu, lūk, un šeit tas vārds atsvabinātie, kas domā izpirkt, viņš paredz, ka tur ir kāds tuvinieks, kāds radinieks izpircējs. Un to arī nozīmē, ka, nu, kas tad ir radinieks, jā? Problēma, kad radinieks jūdiem varētu būt kāds, kas tikai nāk no jūdiem pēc miesas. Jā, no Dāvida tātad, jā, jūs redziet, jā, šeit pravietis Jesaja, jā, kad sludina, Dievs ieliek iekšā tās mīklas, tos mistērijas, tos noslēpumus, kas ir deguna priekšā, bet kamēr tu svētais gars tev neapgaismojas, tu to neredzi vienkārši. Jā, tu nesaskati, jā. Kristus saka, raksti ir par maniem, jā, bet tu vienalga neredzi, jā, kamēr netic šim evaņģēlija vēstī, jā, attiecīgi. Un tad svētais gars nāk apgaismotājs un arī pat pagāns sāk saskatīt svētajos rakstos Kristu, ne tikai jūds, jā, attiecīgi, bet arī pagāns jau ierauga. Jā, protams, jūdiem ir vienkāršāk, jo atsvabinātais un atpircējs ir, nu, it kā divi termini, jā, un it kā tas ir atsvabināšana, bet tomēr tur ir vārds atpirkšana, ja? Ir maksa, tiek nodota. Un mēs zinām, maksa par mūsu grēkiem, maksa par mūsu dzīvības glābšanu no elles mokām. Ja? Tā ir mūsu kunga un pestītāja dārgā dzīvība, viņa mokas, ja? Kas pirms krustenāves uz krustenāvē, ja? Tās viņa dvēseles mokas, ja? No mūsu grēkiem. Tas viss ir, ja, šī izpirkšanas lielā maksa. Ja? Tātad mēs atsvabinātie būsim tie atpirktie, ja? Kas pie tā kunga atgriezīsimies mājās, jā. Jo Ciāna ir ne tikai vecā Ciāna, mēs zinām, bet tā arī jaunā Jeruzaleme arī tai skaitā ir. Un jaunajā Jeruzalemē tad būs arī tas viss lielais jaukums, ko mēs lasām, un ar to mēs šodien nobeigsim ar šiem brīnišķīgiem vārdiem, kuram lasīt no 21. nodaļas. Tātad ir jaunā pilsēta, jaunā Ciāna, tātad, jā. Skatāmies, jā. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, tātad šī jaunā Ciāna, ja? Nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznotu līgavu. Es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņa vidū un tie būs viņa ļaudis un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nozāvēs visas asaras no viņa acīm, nāves vairs nebūs. Nec bēdu, nec vaidu, nec sāpi vairs nebūs, jo kas bija ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Un tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Nu, lūk, un tie ir arī tie iepriecinājumi vārdi katram kristietim, kad pienāk arī viņa skumjais laiks, viņa bēdu laiks, ka tas paies. Jā, varbūt tev būs jāšķirās no šīs dzīves, tas laiks paies, skumja laiks. Kādas nelaimes briesmīgas, kādas mocības šeit izdzīvē, tās visas paies. Jā, bet mūžīgs prieks, jā, un gavelis, jā, un staros pār mūsu galvām, un līksmība piepildīs mūsu sirdis, kad mēs sasniegsim savus ticības galamērķi, dvēseli pestīšanu. Tā. Labi, mēs lūksim Dievu. Mīļotais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums dāvāji arī šo skatu uz nākotni, uz to, ko Tu sagatavojies lielo pestīšanu visai pasaulē un saviem ļaudīm Izrēlam.
Es Tev pateicamies, ka Tava žēlastība ir tik liela, ka Tu, neskatoties uz cilvēku grēkiem, esi sūtījis savu svēto dēlu, Jēzu Kristu, mūsu dvēseli izpircēju, kurš par mums ir samaksājis mūsu sodu ar savām svētajām dārgajām asinīm, ar savu svēto un dārgo dzīvību, ar nepelnīto ciešanu un miršanu. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, par to, mēs Tev slavējam un godinām. Tu tiešām Dieva jērs, kas tapi nokauts, esi cienīgs saņemt visu slavu, godu, pateicību, bagātību un varu mūžīgi mūžos. Lai Tev pielūdz visu debesu eņģeļi, visu debesu pulku, lai dod Tev godu, un Tava draudze, ko Tu esi atpircis un kas Tev piedara, Tev slavē un teic un godina pestītā Jēzu. Mēs Tev lūdzamies, palīdz mums būt uzticīgiem Taviem ļaudīm. Tu esi vienīgais ceļš, kas ved pie Tēva, un Tu esi vienīgais ceļš, par kuru jāiet un ir vērts iet, vislabākais ceļš. Tāpēc mēs lūdzamies, palīdz, ka nenomaldamies nekad no šī ceļa projām. Kamēr mēs esam šī ceļa, kamēr mēs esam Tevi, nedz vēlns, nedz viņa viltības, ne pasaules viltības, ne mūsu pašu miesa un mūsu pašu neprāts mūs nevarēs pārņemt. Tikai vienīgi Tavu vārdu, lai mūs pavada, lai mēs sadzirdam Tavu balsi un kā labajam ganam sakojam, kā Tavs avis, kā Tavu māsas un brāļi, kā uzticamie un mīļie Dieva bērni. Mēs Tev lūdzamies, debes Tēvs, sūti ar vienu svēto garu, lai mēs Kristu varam ieraudzīt svētajos rakstos, lai tas mums ar vienu liecinātu, ka piederam Tev, un lai svētais gars mūsu sirdīs kopā ar mūsu garu saukt ar vienu Tēvs, lai šīs lūkšanas būtu tiešām, ka mēs paļaujamies un ticam uz Tevi kā savu patieso debes Tēvu, kas tur esi, jo Tu esi mūs pieņēmis par saviem mīļajiem bērniem. Tu esi mūs arī pat audzinājis un mācījis un pārmācījis, kur tas ir nepieciešams. Piedod, ja mēs neesam bijuši pacietīgi par šo pārmācību, bet neesam vēlējušies ieraudzīt, ka tas mums nesīs taisnības augļus, ka tas mums palīdz turēties pie Jēzus šajā svētajā ceļā, neaiziet kopā ar pasauli pazušanā. Tāpēc mēs lūdzamies par katru debes Tēvs, īpaši par tiem, kas ir no šī svētā ceļa novērsušies, kas pasauli ir iemīlējuši. Līdzīgi kā Bībelē aprakstītais pazudušais dēls, mēs lūdzamies par viņiem, kad atgriežas. Tie, kas iesvētību mācībās gājuši un nav pildījuši savus solījumus, paļauties un ticēt uz Jēzu. Tiem, kas ir iemīļojuši kādu grēku un aizgājuši tāpēc projām, jo sirdsapziņa vairs neļauj atrasties Tavā namā, Tavā draudzē. Mēs lūdzamies par viņiem. Debes Tēvs, ka viņiem noriebjās tā dzīve pie tās cūku silas, ka viņi atzīst, ka viņi grēkojuši pret debesīm, pret Tevi un atgriežās pie Tevis, pie dzīvā Dieva, pie žēlastības troņa, kur Kristus asinis ir izlījušas, kur atpirkuma maksa ir saņemta un saņemt grēku piedošanu, saņemt Tavu palīdzību. Šo svēto ceļu iet un vairs nemaldīties, glāb viņus, esi žēlīgs. Un visus savus ļaudis dara par uzticamiem Jēzus sludinātājiem, lai šo labo vēstu, kas mūs ir izglābusi, lai mēs arī varam arī šo vēstu apliecināt arī citiem cilvēkiem, ka arī tāda izdevības arī rastos, un ka mēs nenobaidītos, bet ar drošu sirdi Jēzu viņa krusta nāvi un augšām celšanos apliecināt, un kad Tu debes Tēvs arī apliecināt šo vārdu arī cilvēku sirdīs, kas uzklausītu. Lai viņiem būtu dzīva ticība, lai viņiem būtu ticība, kas viņus pieved Jēzum Kristum, un viņi tiek glābti. Pasarga debes Tēvs mūs no ļaunā ienaidnieka, pasarg mūsu debes Tēvs arī no visām vēlna viltībām. Pasarg debes Tēvs visu savu draudzi un to uztur savā žēlastībā. Un uzklaus, kad mēs kopā Tev visu lūdzamies, tā kā Tavs mīļais dēls, mūsu pestītājs, mūs ir mācījis un pavēlējis tā visiem darīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs Kristu žēlastību, lai jums visiem. Tātad nākamajā nedēļā mēs atkal YouTube mums būs Bībeles stundas tiešraide. 36. nodaļu jūs jau redzat, 36. nodaļu izlasiet, 37. nodaļu lasiet. Tas palīdzēs arī, ja nepieciešams, pat uzdot arī kādus jautājumus attiecīgi Bībeles stundas laikā. Un jautājums ties, kas atrodaties tātad mūsu draudzes Skype kanālā, noteikti arī varat rakstīt, tāpat arī savus arī aizlūkšanas. Un lai Dievs jūs sargā, pasargā šī nedēļā un ar Dievu palīgu līdz nākamajai.